Sveiciens visiem gaismiņām mīlestībā. Namaste, namaskaram. Mīļās kosmiskās gaismas būtnes, ar šo es atveru pieteikšanos uz 2024. gada kopīgiem sakrāliem braucieniem pa šo skaisto brīnišķo planētu. Pateicībā visiem, kas jau ir privāti pieteikušies, bet man ir ļoti liels lūgums arī tiem, kas pieteicās, lūdzu, tomēr aizpildiet arī šo te. Tātad zem šī video ir kognito saite, kurā vajag ierakstīt datus, un tur atverot viņu vaļā, var redzēt tādā skaistā zīmējumā visu to, kas uz nākamo gadu ir piedāvājumā. Var redzēt pa mēnešiem, un vēl papildus šodien man ienāca, ka man ir jāizsaka piedāvājums uztaisīt ātro izbraucienu uz Montserratu. Tas ir lidojums uz Barcelonu, tas ir īsais kaut kāds 3 dienu pasākums, un pieskārienu vēl Mont Saint-Michel Francijā, arī īsais 3 dienu variants. Ja būs gribētāji, tad varēs kopā izbraukt. Lūk, bet tātad pamatā ir 4 lielās vietas nākamajā gadā. Ir tātad brīnišķīgā sakrālā Bosnija, uz kuru noteikti gribu doties vēl un vēl, šo piramīdu jaudu atvērt vēl un vēl. Tātad ir mana mīļotā mūžam mani iesošā Glastonberija zemes sirds, ir sakrālā savvaļīgā Wild Īrija, tur ir vairāki varianti atkarībā no gada laika, kad dodas, uz kuru pusi vairāk ziemeļos vai vairāk uz dienvidos pie vaļiem. Un ir kāds ļoti sakrāls dziļš brauciens uz Sithu svētvietām oktobrī. Tas viss tur ir uzrakstīts. Šobrīd ir svarīgi vienkārši pieteikties uz tām vietām, uz tiem mēnešiem, kurus jūs vēlaties, jo es vēlos saprast, cik lielas grupas izveidosies, lai galvenais var nopirkt avio biļetes. Liels pluss šajā visā ir tāds, kad ļoti pa daļiņām iet izdevumi, tāpēc ļoti harmoniski var to visu saveidot. Nākamais gads vēl tālu, nākamā gada vidus, jūnijas, jūlijas, augusts, jā. Un līdz ar to tas pirmais solīts, kas vienkārši sagrupējoties noteiktās grupās, cilvēkiem ir jāizdara, jānopērk avio biļetes, jo ātrāk, jo lētāk. Ja, pa šeit, pa perimetru, es ceru, ka viņas nemaksās vairāk pa pāris eiro. Pēc tam tuvāk nākot laikam notiek kaut kāds viens maksājums par dzīvošanu, un vēl tuvāk pašam braucienam ir maksājums par transportu, un pašās beigās ir energoapmaiņa. Tā, kad visu var pamazām ļoti harmoniski salikti un visu ieplānot un visu izdarīti. Jā, tā kā es domāju, ka tur viss diezgan skaidrs. Par visiem maniem braucieniem esmu savos YouTube'os stāstījusi. Esmu pacentusies platformu, kas man nav pārāk mīļa Facebookā, ielikt arī bildes praktiski no visiem braucieniem, kuri būs. Nu, lielākoties, jā. Jā, no visiem vajadzētu būt. Gibraltāri tikai neesmu ielikus, bet Gibraltārs patreiz nav piedāvājumā, varbūt vēl būs, ja saliksies gribētāji, nezinu. Bet jā, var apstīties to vizuālo pieskārienu. Un tā, kad jā, es aizvien mīļās kosmiskās gaismas būtnes aicinu, kā es esmu teikusi agrāk, izmantojot iespēju jums kaut mazliet materiālā pasauli to ļauj, jo manā gadījumā tik dziļas miedarbības, kā es varu iedot braucienā kopā grupā, esot vismaz 5 dienas, es nevaru iedot ne caur vienu citu online pasākumu. Tā ir ļoti dziļa sakrāla, daudzdimensionāla miedarbība, gan caur mani, gan caur manu lauku, ar daudzām kosmiskām struktūrām, gan vienam ar otru veidojot ļoti skaistus gaismotas laukus starp tiem no jums, kas piesakās šiem braucieniem. To parādīja daudzējādi Glastonberijas braucieni, pat arī citi. Un plus priekš jums tas ir jauni atklājumi sevī, ja, un jaunas iepazīšanās, jaunas gaismas dvēseles, ko jūs pēkšņi satiekat tieši šajās grupās, šajos braucienos. Ja. Tā ka procesi ir ļoti, ļoti dažādi, daudzdimensionāli, un to, ko var paņemt viens sakrāla brauciena laikā, bieži vien to nevar pusgada vai gada laikā klātienē šeit esot uz vietas strādājot. Ja. Katram pēc iespējām, bet tomēr, ja ir iespēja, es ļoti aicinu šo pasākumu visu izmantot. Lūk, grupas liksies attiecīgi pēc secības, kādā jūs pieteiksieties. Kā jūs pieteiksieties, tā arī viņas veidosies, ja? Un ja būs vairāk nekā vienā grupā satilps cilvēki, tad es skatīšos, kad vēl var kuros mēnešos vēl uztaisīt braucienus. Bet, patreizajā brīdī priekš manis, tā kā maksimālais komfortais cipars būtu 20 cilvēki, tā kā grupā, mazliet var variēt, bet tas ir tāds optimālais maksimums, jā. Minimums laikam būtu kaut kādi 10, jā. Ja kaut kādi 10 tas būtu tas minimālais, un tad tā kā varētu skatīties, jā.
Iespējams, ka būs braucieni, kurus vadīsim mēs ar Sandri kopā. Paskatīsimies, kā viņam laiks sakrīt, kā man. Jā. Tā ir arī tāda diezgan dievišķa kosmiska simbioze, un arī tajā var ļoti daudz priekš sevis iegūt jaunu un atvērt. Bet par to tad es informēšu sīkāk un tālāk, atkarībā no tā, kā mēs te saveidosimies un saliksimies. Nu, lūk, laikam visu galvenais pateiksi. Jā, tā kā lēnā garā pildam cieti, patreiz droši vien kaut kādas nedēļa, 2, lai iet, kamēr sadomājat, kamēr aizpildat, ja, un tad es sākšu tā kā grupēt likt kopā un padot personīgu informāciju katram caur e-pastu, caur telegramu, kā mēs rīkosimies tālāk. Nu, lūk, uz svētībā, gaismiņā mīlestībā.